Tātad pasākuma turpinājums. Tie paši triggeri, ka mums atnāca no Amazon D. Šie ir jaunie 2015. gada sākuma modeļi. Yangno UN 622C kanonam, tātad TX. Šis ir vadības bloks atsevišķi, un šie ir vienkārši triggeri, tā teikt, kas ir domāti zīspuldes TTL režīmu nodrošināšanai, zīspuldes sajūgšanai ar kameru bezvadu režīmā. Ņēmām mēs viņus dēļ tā, ka viņiem ir parādījusies jauna iespēja. Tas ir, viņi sinhronizējās ar Canon kameru, starp Canon kameru un zīspuldzi līdz 1/8000 daļai sekundes. Tas nozīmē ātrā sinhronizācija, kas ir ļoti būtiska bildējot, teiksim, ātri kustošas priekšmetus, visādas kāzas, tāpat arī nodrošinot objektīvus ar lielu gaismas spēju, bildēt uz atvērtas diafragmas pie tā teikt ātra laika. Normāla zīspuldze parasti sinhronizējās līdz kaut kādai 1/250 daļai uz zīspuldes laika. Šīs konkrētās nodrošina Canon firmas zīspuldzēm sinhronizāciju līdz 1/8000 daļai TTL režīmā. Tā teikt, ļoti būtiska priekšrocība pret visiem iepriekšējiem modeļiem. Slēgsim iekšā, liksim baterijas. Iekšā viņiem ir divas baterijas iet iekšā, baterijas vai akumulātori. Es lietoju akumulātorus, jo, es lietoju baterijas Duracell, jo viņas, manuprāt, vienkārši ilgāk tur un, tā teikt, sprākst palēnām. Kur mums plusiņi, kur mums mīnusiņi, šeit. Saliekam baterijas. Divas baterijas. Tur jau es esmu ielicis baterijas. Un slēdzam iekšā. Redziet, kāds vadības bloks. Viņš tāds, šis konkrētais nodrošina, kad viņš var uzturēt 3 zīspuldžu grupas dažādas, A, B un C, un katrai grupai atsevišķi regulēt parametrus. Tā teikt, zīspuldes parametrus var regulēt gan TTL režīmā, gan manuālā režīmā. Pamēģināsim. Šīs jau arī ir. Šīm jau baterijas ir salikts iekšā, tieši tāpat tās divas baterijas. Šie ir bloki, kuriem vadība ir tikai attiecīgi pa kanāliem. Ieslēgsim tagad. Neziet, ieslēdzam. Viņš jums nodrošina tos pašus A, B un C kanālus, var sakot, un grupas A, B, C grupas un 1, 2, 3 kanālus. Šie konkrētie triggeri sadarbojas gan savā starpā, gan arī var būt viens, teiksim, uz kameras, viens uz zīspuldes atsevišķi. Var izmantot arī pa bezvadu pulti. Tūlīt mēģināsim pieslēgt zīspuldzēm. Šie konkrētie bloki sadarbojās ar jebkuru Canon firmas zīspuldzi, kuri paredzēti digitālām kamerām. Principā tas jau ir pēdējo 10 gadu modeļi. Pieliekam viņu šeit klāt. Tālāk ņemam Canon zīspuldzēm komplektā esošo kāju. Šo arī uzliekam virsū. Būtiski tas, ka šim triggerim viņam ir parādījusies tā pati adata, kas visiem, teiksim, Canon ražojumiem agrākiem nebija ķīnieši. Tas nozīmē, ka pieskrūvēt šito ieiet tāds puļķis iekšā un neļauj nejauši nomukt nost. Tas ļoti būtiski. Teiksim, ja jūs izmantojat tos garām štangām, kaut ko pārnēsājot sistēmas stabilitāti. Šī ir konkrēti 430. laikam zīspuldze, samērā pajauns modelis, taču sinhronizatori arī darbojas uz bišķi vecākiem modeļiem. Teiksim, šī ir gandrīz vai pēdējā filmu laikmeta
šīs pašas sērijas 420 izpildes, uz viņas arī darbojās. Pamēģinās. Tā, pieliekam tāpatās. Hop. Pieskrūvējam. Uzliekam to pašu kāju. Tādu pašu, kas nāk Canonam komplektā. Tā. Pieskrūvējam. Pārbaudam, vai cieši turās. Jā, cieši turās. Būtiski, lai uzliek precīzi tā, lai kontakts sasinhronizējās. Citādā gadās, kad uzliek un nesasinhronizējās. Mums ir arī iepriekšējie modeļi, šie triggeri, kam nebija 8000 daļa, tāpēc es tā zinu. Tā. Nē, šeit ir es uzliku lielo izpildzi. Laikam es tomēr paņemšu nost. Uzlikšu analoģiski, lai var vienkārši salīdzināt jaudas vienādiem, lai nav jāčakarējās. Paņemšu šo nost. Tā. Uzlikšu. Šī ir vecākās paaudzes, šī ir jaunākās tādas pašas jaudas izpildes. Uzliksim šo. Tā, uzliekam, pievelkam. Nu, redz, tagad divas dažādas paaudzes izpildes. Tā teikt, uz jaunajiem šitiem te Yongno 622 C triggeriem. No triggeri tātad viņi var pilnībā abas divas šīs izpildes varētu vadīt. TTL režīmā, manuālā režīmā, ātrās sinhronizācijas līdz vienai 8000 daļai. Arī manuālā režīmā var sadalīt līdz vienai 125 daļai no jaudas. Tā, nu mēģināsim ieslēgt. Tā. Ieslēdzam vispirms triggeri, pēc tam izpildzi. Redz, šis zaļais nozīmē, ka viņš ir kanāls jau. Tā. Tūlīt ieslēgsim arī šo izpildzi, šo triggeri. Redz, šeit viņš rāda, kad viņš ir ieslēdzies. Tā, te mums ir testa grupa, mēs varam kanālus pamainīt. Šeit rāda, ka viņš ir C1, ne, A1. Pirmais kanāls, A grupa laikam. Tā, un otrai saliksim otru grupu pretējo. Jā, šitas ir viens kanāls, A grupa. Tā, kā mēs viņus tā noliekam, lai labāk redz šitā kaut kādīgi. Tā, saliekam. Nu, un tagad ņemam kameru. Kamera arī tā, lai nebūtu tur pēdējā kaut kāda šitā sarežģītā parasta Canons 50D. Diezgan pavecs modelis jau, bet ar iespēju vadīt arī no kameras TTL režīmā. Bet šeit konkrētajā gadījumā mums ir būtiski, kad mēs viņai uzliekam vadības bloku, lai mēs varam vadīt, var sakot, izpildes TTL režīmos un ātrās sinhronizācijas režīmos tieši no vadības bloka. Tā, kādu mēs režīmu uzliksim? Manuālu. Ieslēdzam kameru. Redziet, uzreiz sāk midžināties. Tas nozīmē, ka vadības bloks sajūdzās kopā ar abām izpildzēm. Automātiski šeit ir uzliktas. Tātad, ko mēs varam izvēlēties? Izvēlēsimies režīmus. Tā, reku A TTLs, tas ir A grupai TTLs pa nulēm. Tieši tā kā TTLs, tā viņš arī strādās. B, C grupai. Tā, pamēģināsim pamainīt parametrus. Ko viņš vēl te nozīmē? Modes dažādas. Reku viņš uzreiz maina 1.16. Teiksim, tas standartā uzlikts jau te bijis. Var izslēgt izpildzi no šī konkrētā vadības bloka. Kas mums te vēl ir? Mums vēl te ir sinhronizācijas tipus, mēs te varam noteikt. Reku tas ir dažādu šito te spraugu, slēdža spraugu nostrādāšanas variants. Šitas ir saucamais pēc pirmās slēdža, pēc otrā, un šis ir reku tas, dēļ kā mēs pirkām šo konkrēto modeli. Tas ir ātrā sinhronizācija līdz vienai 8000 daļai. Tā, nu, pamēģinām, kā tas darbojas. Tā. Nu, spiežam. Kad nospiežat.
Garš laiks bijis. Tā, labi, uzliksim TTL. Tas ir uz P, lai viņš automātiski rēķina kaut ko. Tā, nākamais. Redz, nostrādā. Tā, ko mēs tur redzam? Miglu bildi mēs redzam, bet pārgaismots nekas nav. Tā, mēģināsim abas izpuldes nobildēt, kā tas mums izskatīsies. Tā, jā. Dzirdējāt, nostrādājis zooms. Šiem triggeriem ļoti būtisks pluss salīdzinot ar jauniem Canon triggeriem un Canon jauno sistēmu. Šim konkrētajam modelim var vadīt, tā teikt, izpuldzes zoom mehānismu no bloka. Reku atsevišķi zooms un kanāli. Canon jaunai izpuldzes sistēmai no bloka nevar vadīt šito te zoomu izpuldzēs. Tā teikt, sistēma 3 vai 4 reizes lētāk, bet šeit ir būtiskais pluss, ka var vadīt arī, teiksim, stara leņķi. Tas ir diezgan būtiski. Un vēl viens ļoti būtisks pluss šim triggerim ir tā saucamais izpuldes kameras autofokus palīgs. Tas ir sarkanais stars, kas ir ļoti būtiski bildējot tumšās telpās, visādās tur kāzu mičošanās, kaut kādos šitos te klubos un visur. Arī tie abi divi bloki ir ar tādiem pašiem reku autofokus palīgiem. Viņus var nodefinēt un tā teikt, sarkanais stars izmēra autofokus precizitāti nodrošina sliktos gaismas apstākļos, kas Canonam ir diezgan būtiski, jo Nikonam ir piegaismotājs jau kamerā, kas nodrošina šādu lietu. Tātad 8000. Tūlīt mēģināsim manuāli uzlikt 8000. Tā, uzliekam 8000, kur mums tur ir daļas. Tā, atgriežam diafragmu līdz vaļā. Un uzgriežam sinhronizāciju 8000 daļa. Vai tiešām viņš sinhronizē uz 8000 daļu? Jā, tieši tā. 8000 daļu uzliksim. Pamēģināsim, vai kamera nostrādās. Kā tas būs mums tur? Tā. Tiešām. Abi divi nostrādāja pilnā kadrā. Reku var redzēt. Pilns kadrs nostrādājis uz 8000 daļu sekundes, izgaismots viss kadrs pilnībā TTL režīmā. Ja tā nebūtu 8000 daļa, tad būtu daļa no kadra nogriezta attiecīgi. Tā teikt, viņš nesinhronizētos vienkārši. Viena no šīs daļām būtu aizsekta. Jo slēdži tas princips ir tāds, kad viņš spraugi iet pāri, nevis viņš pilnībā atverās, bet spraugi iet tā pāri vienu daļu un otru. Šis nozīmē, ka viņš ir nostrādājis tiešām uz 8000 daļu. Tas ļoti būtiski. Teiksim, ja jūs bildējat kaut kādu sportu, vai jūs bildējat spilgtā saulē ar gaišiem objektīviem, tas ir ļoti nepieciešama funkcija, bildējot ar izpuldzēm. Forši tā, ko mēs te vēl varam pamēģināt. Mēs varam pamēģināt izslēgt vai ieslēgt atsevišķi grupas. Tas mums arī ir iespējams no šī konkrētā vadības bloka. Pamēģinām. Tā, šis konkrētais nē. Mēs pamēģināsim šādi. Mēs izslēgsim izpuldi. Tā, mode. Tā 1.16. Tas arī ir nosakams. Mēs izslēdzam vienu no izpuldzēm, redz, no bloka. Un tiek izslēgt. Tagad pamēģinām. Tā, kā tur ir. Un spiežam. Jā. Redzat, tikai vienas izpuldes nostrādā. Tā ir tāpat 8000 daļa. Šai konkrētā ir nostrādājis tikai viens izpuldes, to, ko mēs atstājām. Tas nozīmē B grupa. Tagad paslēgsim ārā otru, tāpat tās no triggera, no vadības bloka.
Tā, šo ieslēdzam. Tā, nākamo. Redz, un off izslēdzam. Nu, mēģinam. Tā. Nu, redziet. Tagad mums otras izpuldes ir izslēgta, ja? Pēc tam bija šī ieslēgta, šī izslēgta, un tagad šī ir izslēgta. TTL režīmā arī ideāli nostrādā. Super! Tā, ko mēs vēl varam eksperimentēt? Vēl mēs varam... Jā, šeit ir ieslēdzams arī pilns TTL režīms, absolūti pilni bez kādas vadības. Tas nozīmē, tā ieslēdzam atkal. Ja piespiežu patur šo, hops, te uzreiz ir iespēja dažādām vadības lietām. Jāuzliek uz P. Nu, tāds. Vispār mašīna tāda. Šeit ir no sāniem vēl viņam ir iespēja, tā teikt, caur datoru upgradeot, atjaunināt programmu nodrošinājumu. Ja izlaiž ražotājs jaunu programmu nodrošinājumu, attiecīgi var papildināt, pieslēdzot mini USB. Šeit ir klasiskais zips, poldes sinhrona kontakts, nu, tāds kā studijas dispuldzēm vai vadiņiem, kas vēl te ir interesanti. Jā, šeit no sāniem ir iespēja viņu izmantot kā standarta kameras palaidēju. Tas ir, bezvada pulti. Tāda funkcija tīri interesanta. Priekš tādiem triggeriem. Tā. Būs iespēja vasaras nogalē atkal šļakstošas meitenes uz saules fona bildē. Tā. Paņemsim dažādas tās modes. Tā, te ir iespēja sadalīt attiecīgi manuālo vadību 1.3.2. jaudas, padzīsim, cik tur vēl ir. 1.4. pa daļām pilnīgi. 128. Maksimāli ir 128. daļa no jaudas, ja jūs bildējat manuāli. Tādas šitās te ir. Kur ir uzrādīts, kāds konkrēti ir katrai izpuldzei, ir zuma, tā teikt, reflektora zuma parametri. Tas ir 24 mm domāts. Interesanti. Katrā ziņā šis ir ļoti noderīgs tā teikt, pirkums. 2015. gada sākums, un šīs funkcijas, tā teikt, 1/8000 daļa, un visas šīs iespējas bija pieejamas līdz šim tikai ļoti dārgām iekārtām, tā teikt, visādiem. Reizes 3-4 dārgāk nekā šitas te Young nav. Ķīnieši iet progresam līdzi un klientus apgādā. Tā sūtīšana mums no Amazona sanāca atsūtīšana. Kaut kādi 8 eiro laikam. Un pats komplekts kopā bišķi virs 100 eiro maksāja tikai. Parasti firmas izstrādājumi visādi tādi gabalā maksā šādi virs 100 eiro. Krietni virs 101. Šeit komplekts no šāda atsevišķa vadības bloka un no pārīša maksāja 100. Tas pie tam ir no Eiropas, bez nekādām muitām, bez nekā oficiāli Amazonā pasūtot. Strādāsim. Iepriekšējā paudze arī man ļoti patika. Šī arī, protams, ir ļoti laba. Jāsaka, visi lielie ražotāji, kas bija kādreiz, var sakot, viņi pirmkārt ieliek ievērojami cenā, kas ir 3 reizes lielāka par šiem, kas būtiski ieliek iespējās. Ķīnieši pārņem arī diezgan profesionālu tirgu. Pie tam ļoti stabili. Šis garantēti iepriekšējā paudzes lietoja, kura strādāja līdz 30 metriem stabili pilsētā pie lieliem traucējumiem. Pēc papīriem viņš strādā līdz 100 metriem. Nav testēts šis konkrētais vēl,
patestēsim, tad varēs nokonstatēt, vai tiešām viņš ņem 100 metrus. Bet 30 metrus viņš ņem stabili. TTL režīmā viss, jo iepriekšējais bija tieši tāds pats, tikai bez tās 8000 daļas. Šitam ir 8000 daļa. Nu viss. Paldies par uzmanību.